Jā, ieraksts sācies. Nu, labvakar vēlreiz. Tad 8 nedēļu treniņš, apzinātības treniņš, stresa un trauksmes pārvarēšanai. Un mēs labprāt iepazīstināsim ar sevi. Indra. Jā, nu tā tad es no mums abiem esmu Indra, Indra Majora Dušale, un es esmu klīniskā un veselības psiholoģija pēc savas pamatizglītības. Izglītības esmu iegūsi sen, pagājušajā gadsimtā. Un tā psihologa izglītībai tālāk ir sekojušas vairākas psihoterapijas virzienu apmācības. Un tas viens maģistra grāds ir psiholoģijā, otrs ir veselības aprūpē, un tas ir iegūts jau Rīgas Tradiņu universitātē. Esmu deju un kustību terapeite arī dzena. Bet tādā šī te lekcijas kursa kontekstā, protams, jāpiemina ir tā pieredze ar apzinātības praksi, un tā arī ir jau diezgan sena. Arī jau sākta pagājušajā gadsimtā, tad, kad īsti par apzinātību vēl tā nerunāja tādā ļoti populārā kontekstā. Nu, kā šķiet, ka tas ir šobrīd, vai ne? Kad jau būtu grūti atrast cilvēku, kuram tas jēdziens nebūtu pazīstams vai nebūtu kaut kādā kontekstā par apzinātību dzirdēts. Jā, tā manas pašas meditācijas pieredze ir bijusi tāda ļoti fundamentāla priekš manas dzīves. Tiešām ļoti, varētu teikt, ka jau tādā pirmajā meditācijas retrītā es piedzīvoju tādas ļoti intensīvas atklāsmes, tā varētu teikt. Jā, vispirms ļoti skaidri ieraugot to hausu, kas notiek manā prātā. Vienkārši ļoti skaidri ieraugot, kas tur notiek tajā prātā. Ja? Bet arī tādā 10 dienu meditācijas nometnes laikā es varētu lietot tādu metaforu, ka es tiku apbalvota ar brīnišķīgiem, dziļiem klusuma stāvokļiem. Ja? Un tad, kad tāda pieredze ir, ka prāts ir kluss un mierīgs un atslābināts, un ķermenis atslābināts, un gandrīz lai tāds svētlaimīgs sajūta tajā, tad tas ir tikai tāds āķis lūpā. Ja? Tad gribas to turpināt. Un šķiet, ka tur kaut kas ir priekš manis. Ja? Nu, lūk, un tā tas tiešām arī ir bijis. Tas āķis lūpā tur ir bijis, un tad ir bijis pietiekami ilgs laiks pašai piedaloties, un pēc tam mēs ar Sandu kopā mēs jau organizējām meditācijas retrītus, un tā kā tāda sava pieredze, un tad es lēnām sāku integrēt to darbā ar studentiem, jo es esmu arī augstskolas pasniedzēja bijusi gandrīz līdzīgi ilgu laiku, kā ir man kliniskā praksa bijusi. Tā kā integrēt darbā ar klientiem, ar studentiem. Un es arī esmu izstudējusi doktorantūrā, neesmu iegūsi vēl doktora grādu, neesmu pabeigusi, bet studijas ir pabeigtas, pētot tieši zinātniski apzinātības prakses, tādas ieviešanas veselības aprūpē. Nu tā, Sandi. Jā, mans vārds ir Sandis Kristers Dušelis. Man izglītība arī ir saistīta ar psiholoģiju, tad vairāk specializējoties klīniskajā psiholoģijā, lai gan tā izglītība ir, bet es tur tālāk varbūt tik daudz neattīstīju to savu dzīves ceļu, jo es ieguvu izglītību ģimenes psihoterapijā un arī aktīvi nostrādāju daudzus gadus. Un tad, kā jau vīriešu cilvēkam, viss kaut kas dzīvē interesē, un varbūt arī, teiksim, es nezinu, kaut kā mēģinot izmēģināt sev dažādās jomās, es vairāk pievērsos tādam organizatoriskam darbam, dažādas izglītības programmas veidojot tieši ģimenes psihologiem un mediatoriem un tam līdzīgi. Un tad, kad mēs ar Indru iepazināmies, tajā 2001. gadā, ja, tad Indra pastāstīja par meditāciju, un tas viss tā likās interesanti. Un arī daudz lietas no tām, ko mēs mācīsim, bija kaut kas tāds, ko es mēģināju jau pirms tiem 24 gadiem, un līdzīgi kā Indrai, arī man meditācija atstāja tādu pietiekoši
spēcīgu iespaidu. Es domāju, tā vienkāršot sakot, viens bija tas, ka es, protams, biju tāds nobažījies, jauni kursi, līdzīgi kā jums, bet varbūt tie notika no rīta līdz vakaram un 10 dienas. Es domāju, kā man tur ies, un daudz kas man varbūt tajā brīdī radīja uztraukumu un arī kaut kādas pretenzijas nedaudz, jo nav nemaz tik viegli meditēt no rīta līdz vakaram. Un tā viena lieta, ko es pamanīju, ka īstenībā tas man sliktais garstāvoklis ļoti lielā mērā ir saistīts tieši ar to, kā es vērtēju situāciju, kā es domāju, kā es iekšēji kaut kā aprakstu tos notikumus. Un tad, kad tu sev vēro, tad sāc pamanīt, ka īstenībā tiešām ļoti daudz ciešanu no tā ceļās. Un varbūt mūsu kursa kontekstā es teiktu, ka tāda trauksme un nemieris un stress man ir bijis raksturīgs jau, es domāju, kaut kur no 20 gadu vecuma. Varbūt tādā pavisam agrā jaunībā es to tā neizjūtu, jo es domāju, ka dažādos vecuma posmos mēs piedzīvojam sevi atšķirīgi. Bet dažādu dzīves notikumu rezultātā man sākās tāds panikas lēkums, un tad tas viss kļuva ļoti interesanti. Gribējās ātri izārstēties, un vai nu zāles, vienalga, dodiet kaut ko, lai tikai nebūtu šīs nepatīkamās trauksmes izjūtas. Un pamazām es arī ļoti veiksmīgi, kas saka, ar to tiku galā. Bet, protams, ka vēlāk dzīvē atkal un atkal šī trauksme un stress atgriežas. Es domāju, ka tā ir ļoti arī svarīga lieta, ko man jums pateikt. Nu, kas saka, cilvēks, kuram galīgi nav stresa, iespējams, ka viņš nav dzīves. Ja? Tad kaut kādā ziņā stress tā ir daļa no dzīves. Ja? Savukārt trauksme varbūt ir, kā lai pasaka, ļoti bieži saistīta ar to, kā mēs situāciju vērtējam. Ļoti bieži tā ir saistīta arī ar kaut kādiem reāliem apstākļiem, jo bez šaubām mums var dzīvē būt pietiekoši izaicinošas grūtības. Un šīs grūtības var būt kaut kas pēkšņs, kaut kas tāds, kas ir sakrājies pamazām, kaut kas tāds, varbūt, ko mēs negaidām, kas mūs pārsteidz, un kaut kas tāds, kas tiešām akumulējas. Tad tā var būt darba pārslodzes vai dažādi apstākļi. Un vienmēr ir tas jautājums, kur tad dzīvē raksta to mieru un to līdzsvaru, un kas tad ir tāds ilgstošs, paliekošāks. Ja? Un es domāju, ja jūs pievērstu šobrīd uzmanību varbūt savām sajūtām plaukstās, tad jūs varat pakustināt pirkstus, jūs varat sajust, tad tā ir fiziska, taktīla sajūta. Un no otras puses, jūs dzirdat, ko es runāju, varbūt ir kaut kādas skaņas arī tajā telpā, ko jūs esat. Tad vienlaicīgi mēs varam just šīs fiziskās sajūtas un vienlaicīgi skaņas. Un, lai gan tās ir dažādas maņas, fiziskas un skaņas, ir kaut kas kopīgs, pateicoties kam mēs to visu varam uztvert. Un tā ir mūsu uztvere, tā ir mūsu apziņa. Un apziņa ir kā tāda, nu, kā lai saka, prāta gultne vai pamata kaut kāda struktūra, kas mums visiem ir. Kas ir kaut kādā ziņā pārlaicīga, nemainīga. Un tā ir, kā lai pasaka, tā, nu, teiksim, tā joma, kas mums palīdz arī uz savu trauksmi un nemieru un dzīves grūtībām paraudzīties kaut kā mazliet no malas un vienlaicīgi arī sajust, ka mūsos ir arī kaut kas plašāks un kaut kas vairāk bez tām fiziskajām un emocionālajām grūtībām. Bet no otras puses, tās fiziskās, emocionālās grūtības arī ir svarīgas, un par tām mēs šajā kursā runāsim. Un solīt pa solītim mēs ceram, ka mēs varēsim jums palīdzēt tikt galā ar tām grūtībām, ko jūs vēlaties atrisināt. Varbūt ne 100% ar visām, bet mēs ceram jums iedot tādu metodi, ar kuras palīdzību jūs atkal un atkal varat risināt problēmas, kas ir saistītas ar trauksmu un stresu. Nu, lūk, un šajā brīdī mēs gribētu ieslēgt ierakstam pauzi. Un varbūt jūs varat vienā teikumā pastāstīt, kas ir tas, ko jūs vēlaties, vai ko jūs vēlaties priekš sevis no šī kursa. Mhm.
Jā, nu šī lekcija miervidi līdzsvaru atjaunošanas sistēma. Mēs padalīsimies par to, kas tā tāda ir un kādi praktiski soļi palīdz mazināt stresu un trauksmi. Gatavojot šo lekciju, mēs ņēmām vērā, ka esam aizsūtījuši jau vienu lekciju, kas diezgan detalizēti izvērš tēmu par stresu un trauksmi. Es domāju, daļa no jums viņu ir redzējuši, un daļa nav redzējuši. Jā, droši vien, ka tā ir realitāte. Tāpēc mēs kaut kādus galvenos konceptus no šīs video lekcijas uzsvērsim, bet mēs jebkurā gadījumā iesakām jums to noskatīties. Tātad par to, kā mēs strādājam. Tātad mēs savā darbā izmantojam jau pasaulē ļoti labi, zinātniski sakot, aprobētas vai Pētītas arī. daudzreiz izmēģinātas dažādas apzinātības prakses programmas. Par tām pastāstīsim vairāk turpmākajās lekcijās, tikai pieminēsim, ja tātad apzinātībā balstīts stresa samazināšana, apzinātībā balstīta kognitīvā terapija, kas ir vairāk depresijai, nomāktībai, līdzjūtības prakses programma, Mindful Self-Compassion, ja, tad apzināta līdzjūtība pret sevi. Tāpat mēs izmantojam šo te apzinātības un līdzjūtības terapiju un dialektiski behaviorālā terapija, tad jauns terapijas formas ļoti veiksmīgi strādā ar nopietnām dažādām emocionālām grūtībām. Un, protams, ka šajās 8 nedēļās ne jau stāsti par to, ka jums tagad būs kaut kāda intensīva terapija. Mēs esam vienkārši paņēmuši dažādu veidu metodes, ko mēs arī pēdējos 12 gados esam devuši kursos, un ar katru kursu mēs aizvien labāk redzam, kas strādā, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un arī šis kurs jau diezgan lielā mērā ir audzis no tā kursa, kas bija vēl pirms 3 mēnešiem. Tā kā mēs visu laiku arī attīstāmies. Jā, un, protams, arī šo 12 gadu laikā, kopš mēs patiešām darbojamies ar šiem apzinātības prakses tādiem pamatkursiem, ir jau arī attīstījusies tā pati zinātne. Jā, ir patiešām arī attīstījušās metodas un tehnikas, un ir vairāk tajā pierādījumos balstītā lieta, kad ir skaidrs, ka šis ir efektīvs, šis te ir jādara. Ja? Un, protams, arī mūsu pašu arī pieredze. Un beidzamais punkts ir tā arī interesanta tēma, ka cilvēki ir tik ļoti aizņemti, un tāpēc mēs arī pievēršamies šīm te īsajām metodēm, dažādām, ar ko mēs varam sev palīdzēt. Un cik tad minūtes dienā vingrināties, par to mēs vēl runāsim. Es tikai atceros, ka, tad, kad mēs paši sākām mācīties, patiešām pirms tiem 25 gadiem tas dzīves ritms bija pilnīgi cits, un mēs it kā nemaz nevarējām. Mēs nevaram teikt, ka nebija stresa. Stress mums tāpatās bija, bet tomēr tas dzīves ātruma sajūta un tā ārējo procesu intensitāte un tā spiediena sajūta. Man liekas, tas pat dators nebija, jā. Bija. Bet ar ļoti lēnu šo iezvanu pieeju. Ar iezvanu pieeju. Viena e-pasta bija 10 minūtes jāgaida. Tagad jaunieši droši vien ļoti satrauktos, ja tas tā būtu. Jā, bet katrā ziņā stāsti par to, ka varēja tās 10, 20, 30 minūtes pat stundu atrast dienā, lai vingrinātos. Un tas, ko mēs secinām pēc gadiem 20, ka cilvēkiem pat 1 minūte ir grūti atrast priekš sevis dienā. Mēs ceram, ka jums tā nebūs, un mēs pastāstīsim, kā to vieglāk izdarīt. Dažas definīcijas, par ko mēs te runāsim. Jā. Tā tad mēs vienkārši tā kā iezīmējam teritoriju, par ko tad mēs runājam, vai ne? Es domāju, kāds jau no jums lieliski teica, skaidrs, ka tas stress ir, un vienkārši viņš ir. Ar viņu ir jārēķinās, un tā ir vienkārši daļa no dzīves. Bet mēs iekšēji viņu varam nosaukt un izjust citādāk, bet tas, par ko mēs runājam, ir par gan fizisku, gan mentālu vai kognitīvu, gan emocionālu spriedzes izjūtu. Ja? Kas ir normāla, dabiska reakcija uz dažādiem ārējiem vai iekšējiem izaicinājumiem un grūtībām.
Ja? Ka tātad, tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko, ko mēs piedzīvojam kā sarežģītu, izaicinošu situāciju, kaut kas, kas ir jauns, priekš mums negaidīts pēkšņs vai nepatīkams, ja? Mēs, protams, uz to varam noreaģēt ar spriedzi, un tā ir adekvāta reakcija. Jo faktiski stresa reakcija, kā jau jūs varējāt to noskatīties arī tajā video lekcijā, ja jūs neesiet to izdarījuši, izdariet to. Faktiski ir dabiska ķermeņa atbilde un mobilizācija, lai mēs ar tām grūtībām varētu tikt galā. Ja? Bet mēs to varam izjust kā diskomforta stāvokli. Jā, un nu, tad, tas, kur jau mēs runājam, kas paliek traucējoši vai mūsdienām ir raksturīgi, ir šis hroniskais stress, ja? Un cēloņi var būt dažādi. Nu, piemēram, ja, kā Dārts teica, tāpat kā Indra ir, tad ar šo doktora darbu jātiek galā, ja? Un vēl kaut kas tāds, tas ir kaut kāda finiša taisna, kaut kas tāds, kas, tā kā varētu teikt, spiež uz nervu sistēmu. Tur visu laiku kaut kam ir jāmobilizējās. Tas ir tā kā tāds atgādinājums. Ja, ja jūs uztrauc kaut kādi informatīvie, nu, teiksim, faktori, kas notiek pasaulē, ja jūs pie tiem atgriežaties, tas būs kaut kāds informatīvs, kaut kāda slodze. Tad tas būs stresors. Ārējs stresors, kaut kāda vidē, informatīvs un tam līdzīgi. Ja jums ir kaut kāda veselības grūtība, tas būs fizisks stresors. Ja? Ja tās ir attiecības sarežģīta situācija, tas būs nu, psiholoģisks stresors, kas visu laiku par sevi atgādinās, kamēr jūs to neatrisināsiet. Un ir tādi dzīves, ilglaicības un laimes pētījumi, kur saka, ka vissvarīgākais faktors cilvēka dzīvē ir mīlestība un labas attiecības. Nu, tad viss dzīvē ir labi. Ja? Bet atkal tas ir interesanti. Šis vairāk kā 70 gadu ilgušais pētījums secina, ja tās attiecības ir sliktas un dzīvo kopā, tad nemaz tik labi nav. Tur ne ar to veselību un neko citu. Ja? Tad ir svarīgi saprast, kā arī attiecības ļoti būtisks stresors. Nu, lūk, un tādēļ, ka kursa nosaukumā figurē arī trauksme, ja, tad, lai arī fiziski un subjektīvi mēs to stresu un trauksmi varam piedzīvot kā līdzīgus stāvokļus, ja? Bet tiešām personiski var būt tā, ka mēs to piedzīvojam kā vienu un to pašu. Protams, ka psiholoģiski trauksme ir saistīta ar priekšnojautām. Trauksme ietver arī to domāšanas aspektu. Ja, kā mēs viņu varam izjust kā uztraukumu, nemieru, saspringumu, sliktas priekšnojautas, un trauksme pēc savas izcelsmes pamatā ir bāzes emocija bailes, ja, kuru mēs saistam ar nākotni, ar nākotnes projekcijām. Visbiežāk trauksme ir ar nākotnes bažām saistīta. Ja? Būs slikti. Jā, viss būs slikti. Jā. Vai arī, ja man tagad ir kaut kas, tad kā tas viss notiksies tālāk? Ja? Faktiski mēs ļoti daudz trauksmē saistām tieši ar tādām nākotnes bažām. Ja? Jo baiļu reakcija būtu tūlītēja. To varētu arī nosaukt kā stresa reakcija, kas mūs liek mobilizēties, lai ar kaut ko šeit un tagad tiktu galā. Un trauksme ir vairāk saistīta ar nākotni. Ja? Un tādā apzinātības kontekstā tas ir diezgan svarīgi, tāpēc, ka mēs gribam ienest uzmanību pret to, kā mūsu domāšana un attieksme iesaistās tajā trauksmes uzturēšanā. Jā, un tad šur tur parādās tāds jēdziens kā viltus trauksme. Un pie tā mēs vēl atgriezīsimies, izskaidrosim, kā tas tiek saprasts. Šodien to izdarīsim, jā. Tātad tie, kas redzējuši video, jau to dzirdēja, bet mēs tikai īsi uzsvērsim. Tātad stresori var būt ārējie, vide, sociums, informācija vai iekšējie domas, vērtības, attieksme, uztvere. Un ļoti bieži tad ar šiem te ārējiem faktoriem mēs neko nevaram iesākt. Un tas, pie kā mēs varam strādāt, ir mūsu attieksme, uztvere, vērtības. Un
vienkārši, kad mēs esam pašnovērojoši un apzināmies vairāk tos procesus, kas mūsos uztur to nemieru.